Dieva tā kunga pilsēta ir dibināta uz svētiem kalniem. Tas kungs mīl Ciānas vārtus vairāk par visiem Jēkaba mājokļiem. Varans lietas stāsta par tevi, tu Dieva pilsēta. Rahabu un Bābeli es pieskaidu zemēm, kas mani atzīst, arī Filistiju, Tiru un Etiopiju. Ikvienu, kas tur ir dzimis. Bet par Ciānu var sacīt, ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene, un pats visaugstais to nostiprina. Tam, kurš reiz bijis svētajā zemē, šie senā psalma vārdi neliksies ne novecojuši, ne pārspīlēti. Šajā sīciņajā un pārapdzīvotajā zemes strēlē, kuras nosaukums ir Izraēla, viss ir īpaši. Šķiet putni te dzied skanīgāk un rozes smaržo spēcīgāk, dziesmas skan tik izjusti, un no svētās pilsētas Jeruzālemes lūkšanas visās pasaules valodās nemitīgi paceļas pretī debesīm. Šī ir sevišķa vieta pasaules kartē. To nu mēs šeit atrastamies apzināmies jo skaidri. Diemžēl mūsu ceļojuma laiks neatvairām tuvojas savam finišam. Mēs esam te bijuši tieši tik, cik nepieciešams, lai ielūkojoties šīs zemes vēsturē un tagadnē, to mēģinātu kaut nedaudz saprast, iemīlot līdz sirds dziļumiem. Atgriežoties mājās, mūsos kā zīmoga nospiedums paliks šīs zemes ikpēda, jo tā nes sevī Dieva izredzētības apziņu, un arī atmiņu par tiem, kuriem pateicoties mēs šodien esam tie, kas mēs esam. Par patriarhiem, praviešiem, par pašu kungu Jēzu Kristu un visiem viņa mācekļiem. Aizbraucot, mēs paņemsim sev līdzi arī gaviļu pilnos lakstīgalu treļļus, Galilejas dvēseli ielīgsmojošos dabas skatus, Jeruzālemes ne ar ko nesalīdzināmo un vārdos neaprakstāmo gaisotni, un, protams, it visur svētajā zemē satiktos cilvēkus, kuri mums te ir pat lielākā dāvana. Bet arī sāpīgo atziņu, kur tik daudzkārt te dzirdējām, ka miers, pēc kura visi ilgojas, ir vien neaizsniedzams sapnis. Tādēļ visa ceļojuma laikā mūsu pamatjautājums ir, kas traucē šajā zemē dzīvojošajiem iet mieru un izlīgšanas ceļus, un kā spēkā iespējams sagraut paudžu paudzēs iesīkstējušo sarūktinājumu un rūpīgi celto baiļu, naidu un nepiedošanas mūri dažādu tautību un reliģisko kopienu starpā. Tieši šie ir tie jautājumi, kuri kā grūta mīkla nodarbina ikvienu labas gribas cilvēku, gan svētajā zemē, gan ikvienā citā pasaules malā, tieši tādēļ, ka par Ciānu, kā sacīt svētajos rakstos var sacīt, ikvienam cilvēkam tur ir dzimtene. Un arī tas ir noslēpums. Būdam šādās pārdomās, šoreiz dodamies uz vienu no klusākajiem un skaistākajiem Jeruzālemes rajoniem, lai plašā, privātā dzīvoklī ar neparastu skaistu skatu aiz loga vēlreiz satiktos ar rabīnu Alonu, labi pazīstam personu ne tikai šajā zemē, bet arī visā pasaulē. Būdams starptautiskā pravieša Elijas vārdā nosauktā interreliģiskā institūta direktors, viņš kopā ar komandu iegulda nopietnu darbu miera procesu veicināšanā, aicinot kopā visaugstākā līmeņa konferencēs un sanāksmēs pasaules lielāko reliģisko kopienu līderus, vispirms jau tos, kas pieder abrahamiskajai ticībai. Tas ir judaisma, kristietības un islama pārstāvis, uzklausot arī Dalailamas viedokli. Galvenais šādu sanākšanu mērķis, kā mums pavēst rabīns Alons, ir dot iespēju zinātniekiem un reliģiskajiem līderiem strādāt kopā, lai domātu, kā pozitīvi risināt mūsdienu sāpīgos jautājumus, un viņa vārdiem runājot, smeltos no gudrības bagātībām, ko glabā dažādas pasaules tradīcijas, ticot un zinot, ka mums visiem ir viens tēvs, viens radītājs. Izejot no tā, tad arī mūsu pirmais jautājums ir sekojošs. Kā rabīns Alons no judaisma viedokļa varētu izskaidrot Dieva kā tēva attiecības ar šo zemi un izredzēto tautu, jo bieži vien tieši šis izredzētības status citiem ir bijis par piedaudzības akmeni. In the mid-80s, I worked on this theme of God's fatherhood. 80. gadu vidū es strādāju tieši pie šīs tēmas – Dieva tēvišķība, pētot rabīniskos avotus. Ko tas nozīmē Dievam būt tēvam un Izraēlim dēlam?
No šī skatu punkta, atbildot uz jūsu jautājumu, viena no lietām, kas attiec uz Izraēlu kā bērniem un Dievu kā tēvu, ir beznosacījuma viņu kā dēlu pieņemšana. Tas nepārtrauc būt par dēlu pat tad, kad viņš kļūdaini uzvedas. Jūs to varat interpretēt kā garantētu status, bet varat arī saprast, ka tas ir sakņots tēvu mīlestībā, kas akceptē savus bērnus neatkarīgi no tā, cik tālu tie ir aizgājuši. Bet jautājums ir, kas tad ir bērni? No vienas puses mēs visi esam bērni, bet no otras puses dažas grupas izjūt īpašas attiecības šajā dievbērnības nozīmē. Un te, manuprāt, ir svarīgi saprast, kā atrast līdzsvaru starp šīm īpašajām attiecībām, kas katrai no šīm kopienām ir, un sapratni par to, ka mums visiem ir iespēja būt līdzdalīgiem šajā mīlestībā. Mēs te varam atskatīties tajā, kas vēstīts Bībelē. Visa radīšanas grāmata ir stāsts par savstarpēju sacensību pēc tēva mīlestības, kurš dod priekšroku kādam dēlam. Un dažos veidos šī cīņa turpinās arī mūsdienās. Tādējādi, mēs abi esam jaunāki, bet bija popmūzikā tāda dziesma ar nosaukumu Visiem mīlestības nepietiks. Bet, manuprāt, svarīgi ir saprast, ka mīlestības visiem pietiks, ka Dieva mīlestība ir pārpilnībā. Un man šķiet, ka tas mums ir jāizmanto kā savs iekšējās dzīves pamats. Ja ir pietiekami daudz Dieva mīlestības, tad mēs varam tajā dalīties un no tās mācīties un arī mīlēt ar tēvu mīlestību. Problēma ir, ka mēs nemēģinām mīlēt. Un šī reģiona problēmas ir tik dziļas, ka mums patiešām ir jālūdz pēc šīs dievišķās mīlestības uzvaras. Liels paldies par to, ko jūs nu pat pasacījāt, bet varbūt varat arī cilvēkiem dot ieteikumu, kā tad sasniegt šo dievišķo mīlestību. Pirmais likums, manuprāt, tā ir pacietība. Politiķi vēlas panākt mieru uzreiz šogad, bet nav iespējams sasniegt mieru starp cilvēkiem, ja tas nemājo viņu sirdīs. Un mēs nevaram radīt mieru un mīlestību vienu vakaru ietvaros. Mums jābūt gataviem iet cauri ilgstošiem procesiem. Un vienīgi tajā gadījumā, ja vēlies patiešām sākt pats no sevis. Katrs viens, līderi, kopienas, tad mīlestības vēsts spēs izplatīties. Tādējādi, ja vēlamies kaut ko ātri panākt, mums jāsaprot, ka garais ceļš ir tas īsākais, un īsākais ceļš ir tas garākais, un mums jāizvēlas tas garākais, ja vēlamies ātrāk nokļūt pie mērķa, mācīdamies atrast mīlestību mūsu pašu sirdīs. Atveroties ar lūkšanas starpniecību, atveroties caur nodomiem, lūkšanām, slavēšanu, caur rituāliem un svētku svinēšanu. Tas viss kalpo, lai cilvēks spētu atvērties, bet tam jāiet kopā ar mūsu iniciatīvu. Tas ir balans starp mūsu iniciatīvu un to, kas nāk no augšienes. Tam jāiet roku rokā. Arī ar apzinātu izglītošanās programmu, un tas, diemžēl, notiek ne tik bieži. Un, diemžēl, daudz cilvēki ir iesprūduši tikai tādā rituāla ievērošanas līmenī, nepalūkojoties, kas tad stāvēs tā, tādējādi nespēdam nonākt līdz būtībai, sevi identificējot vienīgi ar reliģijas formu, judaismu, kristietību vai islamu, vai jebkuru citu reliģiju. Ir ļoti viegli pakļaut sevi domai, ja es to izpildīšu, kā nāks, ar to pietiks. Bet ja nav šīs orientācijas pēc Dieva mīlestības sasniegšanas, pēc vienības ar Dieva mīlestību un viņa gribu, tad jūsu reliģija var kļūt ļoti netoleranti. Tā var izraisīt terorismu un neiecietību. Tādējādi mums jācīnās vispirms savas reliģijas ietvaros, lai garīguma izaugsme tajās triumfētu. Jo ja triumfē šīs zemākās reliģiskās izpausmes, tad cilvēkiem nav iespējams dzīvot kopā, jo visu laiku notiek salīdzināšanās. Mana forma ir tāda, bet tev šāda, man solījums ir tāds un tev tāds, man ir tādas tiesības un man atkal tādas, bet ja varam dzīvot Dieva mīlestībā, atrisinājums atradīsies. Bet es tiešām nedomāju, ka tas ir atrisināms vienas dienas laikā. Tādēļ, ka tas pieprasa dziļu iekšēju pārveidi, gan atsevišķos cilvēkos, gan pašās reliģijās, un tas prasa laiku. Bet kāda ir svētās zemes loma, uzdevums vai misija šajā jautājumā? Varbūt jūsu vēsturi, piemēram? Nezinu. Tādēļ, ka šodienas svētā zeme nav tik svēta. Varbūt aicinājums? Ziniet, lai būtu svētam, tev jādzīvo svēti. Ir daudz individu, kurus iedvesmo svēta dzīve, bet svētajai zemē nav labas liecības, ko piedāvāt mūsdienu pasaulē. Jo tad, kad svētā zeme varēs savest kārtībā savas problēmas, tad visa pasaule sakārtosies. Un varbūt tieši tādēļ tas ir visgrūtāk izdarāms. Un šī arī ir vispieblīvētākā teritorija. Tieši vakar laikrakstā bija rakstīts,
ka šeit ir 12. visapdzīvotākā vieta pasaulē. Kaut kas neticams. Ja jūs vēl izslēdzat no tās militārās apmācības zonas, tad tā ir tik pārapdzīvota. Šī ir svētā zeme, bet tā arī ir tik ļoti maza zeme. Dažkārt cilvēki iedomājas, ka viņai ir tāda izmēra kā Krievijai. Nē, tā ir pavisam sīciņa, un tik daudz gaidu ar to ir saistīts. Tā ir svēta. Šīs zemes enerģijas dēļ, to svēto dēļ, kur šeit ir apglabāti, svēta atmiņu dēļ, kas ar to saistās, tās gaidāmās eshatoloģiskās atmodas dēļ, tā ir svēta atsevišķi individu dzīves dēļ, bet šī zeme nav svēta savas liecības dēļ, ko tās sniedz pasaulē. Tai ir potenciāls pārveidei, bet tas netiek izmantots, kā svētajā zemē tas pienāktos. Bet kas šai valstī ir nepieciešams, lai beidzot iestātos miers? Mums ir vajadzīgs pasaules lūgšanas tā vietā, lai mūs nosodītu. Pasaule ir tik ātra mūs tiesāt, nesaprastam, kam mēs ejam cauri. Tas pirmais, kas mums ir nepieciešams, ir izpratni par visu šeit esošo komplicētību. Attiecībā uz cilvēkiem, kuriem ir labā griba, bet faktiski viņi dodas pretējā virzienā. Mums nepieciešama dziļāka sapratne un vairāk līdzjūtības, vairāk lūgšana, iespējams pasaules kolektīvā enerģija, lūdzoties par mums, nenosodot. Ļoti bieži cilvēki ierodas šajā valstī ar labi domātiem jautājumiem, un viens no tiem ir, kāpēc jūs nepiedodat viens otram, bet tas nedarbojas tur, kur pastāv bailes. Jūs ierodaties zemē, kur ir garīgs briedums, bet reizē arī politisks izaicinājums. Katrs, kurš raugās uz šo zemi, grib te saredzēt cerību un mieru un skaistu simbolu, bet tā vietā sastopas ar ļoti stūrgalvīgu realitāti. Un tādēļ es patiešām domāju, ka pasaulē ir jāmācās lūgties tā vietā, lai gaidītu, ka mēs izveidosim pareizo modeli, lūgties par mums, lai visi šīs zemes iemītnieki patiesi kļūtu par to, par ko viņiem ir jākļūst. Tādējādi, ja dzirdat kārtējo reizi mūs tiesājam plašsaziņas līdzekļos, tad, ziniet, tas nozīmē uzaicinājumu pasaulē lūgt Dievu par mums. Rabīna sacītajos vārdos ir dziļa patiesība. Tik viegli ir kādu tiesāt un nosodīt, sevi nostādot uz pjedestālu, un tik grūti lūgties, ierādot sev pakārtot lomu un atzīstot, ka no mūsu lūgšanas iespējams ir atkarīgs daudz vairāk nekā no visāda veida naudas izteiksmēs dārgas un bieži vien maz efektīvas rosības. Taču mūsu pragmatiskajā pasaulē šī nav diez cik populāra teorija, un cerības tiek atkal un atkal liktas vienīgi uz politiskajiem risinājumiem vai sliktākajā gadījumā spēka pielietošanu. Un tomēr ir šajā zemē cilvēki, kuri neatlaidīgi tic, cer un mīl, un šajā spēkā dodas uz priekšu, kā nu pat satiktais Elijas Interreliģiskā institūta direktors, starp citu rabīns, kur gluži nejauši jau pēc mūsu sarunas ieraugām dziļā lūkšanā iegrimušu Kunga kapa baznīcā. Starp cilvēkiem, kuri intensīvi un uzticīgi lūdzas par svēto zemi un mieru tajā, ir arī mūsu draugi no kopienas Agnus Dei, Elijas, Dženifer, Emanuela un jo īpaši Korina, kas tieši šī iemesla dēļ salikusi solījumu neizbraukt no svētās zemes līdz mūža galam, kā arī visi šīs kopienas brāļi un māsas dažādās pasaules malās. Un kā gan te lai nepiemin Hagija Marija Cion apatīs tēvus, kuri tāpat kā rabīns Alons darbojas miera procesa veicināšanas jomā šajā teritorijā. Pateicoties tieši viņiem, Jeruzālemē darbojas tā saucamā miera akadēmija, kuras patvērumā spēj satikties un dialogu veidā sarunāties jūdi, musulmaņi, kristieši. Bet būdam šeit, mēs varbūt skaidrāk nekā citur saprotam, ka tiltus jāveido ne tikai dažādu reliģiju, bet arī pašu kristīgo konfesiju starpā, un mīlēt jau mēs spējam tikai to, ko pazīstam.
Svētās zemes apmeklējuma laikā mēs esam centušies tikties, iedziļināties dažādu ticību un arī atšķirīgu kristīgo konfesiju piedarīgajos. Un kopiena Agnus Dei šajās dienās mums ir sniegusi nepārvērtējumu palīdzību, gan praktisku, gan garīgu. Viņus pašus ar lielu atvērtību uzņem kā ebreji, tā musulmaņi un arī dažādu konfesiju kristieši. Protams, te no svara arī tas fakts, ka šie cilvēki ir ārzemnieki. Tomēr mūsu novērojumi liecina, ka galvenā atslēga ir viņu neliekuļotā mīlestība un vienkāršība, cenšanās pēc svētuma ikvienā dzīves situācijā. Un prasam ieklausīties, saprast to, kas raksturīgs otram. Piemēram, būdam katoļu ticīgi, viņi ar prieku piedalās bizantiešu rita svētajās misēs, pārzinādami pareizticīgo baznīcas liturģiju un tai raksturīgos dziedājumus. Mums ir dāvāta iespēja būt klāt šādā skaistā dievkalpojumā, esot kādā no vecpilsētas baznīcām. To celebrē priesteris un mūks, kuri rītu satiekam starp citiem Hagija Marija Ciona abatijas brāļiem, tēvs Bernards, kurš lieliski pārzina arī krievu valodu. Tēvs Bernards ir brīnišķīgs priesteris, no kuras starot staro mīlestību. Turklāt viņš arī ir mākslinieks, ikonu gleznotājs. Pirms atvedām no Svētās zemes un mums tik sirdī tuvā Dievmātes aizmigšanas baznīcē pieguļošā benediktiešu klostera, mēs vēl iegriežamies abatijas dārzā, šajā mazajā paradīzes stūrītī Ciānas kalnā, blakus Dāvida kapam un kunga pēdējo vakariņu telpai. Te, mazā dārza mājiņā, atrodas tēva Bernarda darbnīca, kur tad arī viņu satiekam. Tas ir tik neparasti satikt Jeruzālemē benediktiešu tēvu no Vācijas, kurš runā krievu valodā un dievkalpojums celebrē gan latīņu, gan austrumu ritā. Bet šeit jums ir tāda īpaša darbnīca. Kāda ir jūsu nodarbošanās? Pirmkārt, jau tā ir klostera dzīve. Tas ir galvenais. Otrkārt, es esmu ikonu gleznotājs. Tā ir liela Dievu žēlastība, ka man Krievijā bija labs skolotājs. Es devos pie viņa, un viņš man cienīja kā katoli, sacīdams, ka ikonu glezniecība mūs vieno. Jo tās saknes ir ne tikai austrumu, bet arī rietumu baznīcā. Tādējādi es ilgu laiku paliku pie viņa kā māceklis, un tad atbraucu uz Jeruzālemi, un arī sāku gleznot ikonas. Šeit nav daudz tādu, kuri ar to nodarbotos, vien nedaudz smūķens Eļas kalnā, Svētās Marijas Magdalēnas klosterī un vēl dažas katoļu mūķens un vienu koptu mūķeni. Bet ikonas jau nevar gleznot kurš katrs. Tur nepieciešama lūkšana un gavēnis, un tīras sirds, tīras domas, vai ne tā? Tā ir. Es teiktu, ka ikonu glezniecība arī ir teofānija, Dieva atklāšanās. Tas ir evaņģēlijs, kur rakstām ar krāsām. Cik ilgi jūs dzīvojat Jeruzālemē? 10 gadus. Tad jau labi izprotat šejienes situāciju. Jā, ļoti labi to zinu. Jūsuprāt, kādas tad te ir galvenās problēmas? No pirmām kārtām vislielākā problēma Jeruzālemē un vispār Izraēlā ir miers. Второе, это не только мир между arābami un евреями. Bet tas nozīmē, ka miers ne tikai starp arābiem un ebrejiem, bet tas pirmām kārtām attiecas arī uz mums, kristiešiem, lai mēs viens uz otru raudzītos kā brālis uz brāli. У нас это самые
Tas ir ikdienas uzdevums – netiesāt otru un neraudzīties kā uz svešinieku, bet dzīvot kā brāļiem un māsām, savstarpējā mīlestībā, un tā te arī ir liela problēma. Bet kā lai pārvar šo apziņu, ka es un mana konfesija ir tā pareizākā, labākā, kā piemēram grieķu vai armēņu pareizticīgajam vai katolim, ja liekas, mana ticība tā ir vienīgi īstā? Я думаю, что если мы будем жить в мечте, чтобы мы в смирении, тогда мы будем так спокойно смотреть на другого человека. Ja mēs dzīvosim ar patiesu vēlēšanos sirdī pēc pazemības, tad tā mierīgi raudzīsimies uz otru cilvēku, kā arī tajā otrajā ir liels Dieva noslēpums. Tad nebūs savstarpējas konkurences, un mēs kopā varēsim slavēt Dievu. Tā, manuprāt, ir galvenā problēma, lai nebūtu šis mans, tavs, bet kungs starp mums. Ja mēs tā nedzīvosim, neviens mums neuzticēsies. Un ja tā nav, tad mēs vēl neesam Dievu sapratuši. Никто не будет нам доверять. Мы еще не поняли Господа. Это прежде всего самое важное, поэтому что 20 metrus no šīs vietas atrodas kunga pēdējo vakariņu telpu, kur viņš lūdz Tēvu, lai svētais gars vienotu mūs visus, lai atjaunotu mūsu sirdis, un tas, kas toreiz tika lūgts, tagad ir ļoti aktuāli. Bet vai iespējams? Dievam viss ir iespējams, un tiem, kas tic, arī viss ir iespējams. Un tā tēvs Bernards mums ceļu maizei no svētās zemes dāvā bibliskos atslēgas vārdus, ka tam, kurš tic, viss ir iespējams. Bet runājot ar šī paša klostera abatu tēvu Eliasu, mēs viņam, kurš te ikdienas satiek tik daudz svētceļniekus no visas pasaules, atvadoties vaicājam, kāda tad ir svētās zemes svētība, kur neraugoties ne uz ko, plūst no šīs vietas uz pasaules tautām. Katrs svētceļnieks, kurš ierodas svētajā zemē, redz un saprot, Jēzus tā nav leģenda. Viņš te ir dzīvojis pirms 2000 gadu. Dievs, kurš kļuva miesa, kļuva cilvēks tieši šajā konkrētajā zemē. Nevis kaut kur debesīs. Viņš ienāca šeit, cilvēku raizēs un problēmās, un dzīvoja šajā zemes punktā. Te ir vieta, kur viņš piedzima, kur tika krustā sists, kur Marija pavadīja savu mūžu nogali. Un tā nav kaut kāda teika, bet realitāte. Dievs ienāca šajā realitātē, kļūdams cilvēks. Ienāca konkrētā vēstures brīdī, pirms 2000 gadu. Viņš ienāca visos mūsu dzīves pārbaudījumos. Un tā ir zīme, kā arī mums nav jāizvairās no pārbaudījumiem. Nav jābēg no tiem, bet gan jāpaliek tajos un jāpatur Jēzus savā acu priekšā un jādodas viņa pēdās, vienmēr saglabājot savu cilvēcību, tieši tajā vietā, kur Dievs mums lēmis dzīvot. Lūk, manuprāt, vēsts, kuru paņemt sev līdzi no svētās zemes.
Спасибо!